Nevar jau vairs runāt par fantāzijas un fantastikas uzplaukumu kā par kaut ko pilnīgi jaunu, kā par kaut ko tādu, kas ir nesen parādījies un nav skaidrs, vai tas turpināsies vai neturpināsies, jo jau apmēram 6 gadus nosacīti no 2010. līdz 2011. gadam bija tie pirmie vēstneši, tās pirmās bezdalīgas, kas liecināja par to, ka latvieši ir sākuši aktīvi rakstīt fantāziju un fantastiku. Un jau laikposmā no 2010. līdz 2013. gada nogalē varēs izskaitīt vairāk par 10 šajos žanros tapušiem romāniem un 3 stāstu krājumus. Un šajā referātā tātad gribētu vērtēt pēdējo 3 gadu laikā un šī gada pirmajos 3-4 mēnešos tapušos literāros darbus šajos žanros un daži skaitļi. Tātad minētajā laikposmā klajā laisti ir 18 darbi, kas piederīgi fantāzijas žanram, tātad pilna romāna apjoma teksti un 9 fantastikas žanra romāni, kā arī 1 stāstu krājums, ja es pareizi protu skaitīt, kopā sanāk 28. Kopā tātad šis pietiekami plašs tekstu loks, kas aptver arī plašu mērķa auditoriju, jo šajos darbos es esmu iekļāvusi gan pieaugušajiem adresēto fantāzijas fantastikas literatūru, gan arī to, kas ir domāta pusauģiem un jauniešiem. Tā, protams, ir ļoti mākslīga robežšķirtne, bet sāksim uzskatīt par pusaudzi kādu, kuram ir apmēram 10-11 gadu, jo zem šī vecuma jau tad tomēr jau būtu bērnu literatūra. Un tas atkal nevajadzīgi paplašināt šo apskatāmo darbu skaitu. Vispirms par darbu radītājiem, kas raksta fantāzijas fantastikas literatūru. Te jāsaka vispirms, ka viena daļa no šiem autoriem ir tie, kas jau sāk ar 2010. un 2011. gadu, tātad dāmas, un arī ne tikai dāmas, bet arī kungi, kas aizsāka šo fantāzijas žanru rakstību sākotnēji. Tātad Laura Dreiža, Linda Nemiera, toreiz vēl Dreimana, no jau Nemiera, Ilze Eņģele, Vidis Sedlinieks. Žanram ir pieslēgušies, ja tā varētu izteikties, arī autori, kas ir iepriekš radījuši darbus citos žanros, kā piemēram Ieva Melgalve, Arno Junze, Dzintars Tilaks un vēl citi. Gan daudz ir arī debitantu, debijas darbu tieši šajā apskatāmajā laikposmā. Tā, piemēram, vienīgais izdotais stāstu krājums ar nosaukumu Zilie jūras vērši, pamatā sastāv tieši no debijas izprozas darbiem. Savukārt daļa autoru, vai vismaz viens konkrēts autors, kurš izpelnījās diezgan lielu ievērību ar fantastikas žanrā tapušu darbu Toms Kreitsbergs, kopš pirmā stāstu krājuma Dubultnieku izdošanas ir jau publicējis 2 romānus, kas ir tapuši pilnīgi citos žanros, vēsturiskā romāna un jauniešu romāna žanros, un pie fantastikas vismaz pagaidām nav atgriezies. Te gan mums sabrīdī ar kolēģi izraisījās neliela diskusija, vai Tomu Kreitsbergu vispār var uzskatīt par latviešu rakstnieku, ņemot vairāk viņš raksta angļu valodā, būdams latvietis, bet tā kā viņam jauni darbi šajā laikposmā nav iznākuši, tad pagaidām mums diskusija aiztaupās. Par faktoriem, kas veicina fantāzijas un fantastikas žanru darbu tapšanu, tātad ir dzirdētas versijas, un tām arī ir patiesība, ka izdevniecība organizētie konkursi bērnu, jauniešu un arī specifiski fantāzijas fantastikas žanru darbiem varētu būt veicinājuši šī žanra darbu skaita pieaugumu iepriekšēji apskatītajā laikposmā, tātad no 2010. līdz 2013. gadam. Taču attiecībā uz pēdējiem 3 gadiem jāsaka, ka šādu konkursu specifiski žanru literatūrai nav bijis, un arī vismaz vērojot izdotos darbus, citu konkursu izdotos, prēmētos darbus, fantāzija un fantastika it kā nav dominējošo žanru skaitā. Var nosaukt tikai vienu konkursu, tas ir fantāzijas fantastikas izprozes konkurss Sapņu laiks, kas norisinās regulāri, un otrais notiekošais konkurss, tātad iznākumā deva šo stāstu krājumu Zilie jūras vērši. Tātad mēs jau varam vairs runāt par to, ka fantāzija un fantastika latviešu literatūrā jau kļūst par sava veida pašģenerējošu fenomenu. Tātad ir pietiekami liels tekstu apjoms, un autori jau turpina strādāt šajos žanros arī bez kāda ārēja, vai nu tas būtu finansiāls vai kāda cita veida pamudinājums. Tik tātad būtu statistika, taču gribētu runāt par to, kāda ir šo jauntapušo darbu ievirze, vai mēs varam tos kaut kā klasificēt. Uzskaitīšu diezgan daudzus darbus, tāpēc mana prezentācija pamatā būs ilustratīva, jo dzirdot daudzus darbu nosaukumus, kurus iespējams visi nav lasījuši, tad varbūt vieglāk ir tos atcerēties pēc grāmatu vāciņiem. Un nosacīt tātad esmu mēģinājusi iedalīt šos darbus tādās lielākās grupās,
Protams, primāri fantastika un fantāzija būs atsevišķi. Te ir jāpiemina, ka ar šausmu žanru latviešiem pagaidām vismaz pēdējo gadu laikā īpaši neveicas. Jauni šausmu žanra darbi tā īsti netop, ja nu vienīgi maksimums, ko mēs varam spriest, ir darbi ar šausmu žanra iezīmēm, bet tā parasti fantāzija, fantastika tomēr dominē. Nu, un tātad pirmā mūsu kategorija varētu būt fantāzijas žanrs, ko es varētu definēt kā kanonisko vai likumpaklausīgo fantāziju. Tātad fantāzijas žanrs, kas seko visiem žanra noteiktajiem stereotipiem, arī klišejām, un varētu teikt, ka kniksē vai taisa reverāns visām šīm jau pusgadsimtu senajām žanra tradīcijām. Man gan ar lielu prieku ir jāatzīmē, ka šā autoru, kas seko šīm te kanonām, kļūst arvien mazāk, bet tomēr arī, protams, kanoniskajai fantāzijai ir sava vieta žanra literatūras kultūrā. Un tātad apskatītajā laikposmā pie ikoniskā žanra formāta turas nedaudz autori, kā piemēram Ilze Liljāna Millere Muižzemniece, viņa parakstās ar 2 uzvārdiem, ar romānu Safīra uguns, kurā mēs redzam pilnu tradicionālā žanra šablonu komplektu. Tātad ir šī paralēlā pasaule, kas ir ar pseido viduslaiku vidi, ir jauna, pozitīva un, kā likums, ļoti skaista varone, ir mītiskas būtnes, senas leģendas, piedzīvojumi un mistisku dārgumu meklējumi. Un, diemžēl autorei šajā darbā nav izdevies raisīt nedz tādu īpaši dinamisku piedzīvojumu attīstību, kas attaisnotu tās iekļaušanu jauniešu literatūras virknē, nedz arī sniegt kaut ko īpaši jaunu žanra attīstībā, kā, piemēram, te varētu minēt vienu iezīmi, kas ir bieži vien raksturīgi autoriem jauniesācējiem, lai gan Ilzei Liljānai šis jau ir pēc skaita kāds 11. darbs, es tagad no galvas nepateikšu, bet viņai tiešām ir daudz darbu. Tātad šī iezīme būtu ļoti detalizēta varoņa ārējie izskata apraksti, kas, kā likums, gan sabremzē darbību, gan neliecina neko labu par autora meistarību. Un tātad ir šis ceļojums mistisku dārgumu meklējumos, vienlaicīgi tiek meklēta arī mīlestība, viss beidzas uz pārdabiski laimīgas nots. Un kopumā šis būtu tāds klasiskās fantāzijas, klasiskākais paraugs, kāds vismaz šo 3 gadu laikā ir iznācis. Tradicionāli ievirzē gan nevienas pasaules, bet daudz pasauļu fantāzijas aspektā rakstīta arī Lauras Vilkas sērija, no kuras mēs šeit redzam pirmo daļu. Dāna un medaljons, ir arī Dāna un otrā pasaule, Dāna un atmiņu ēnas, bet es negribēju pieblīvēt ekrānu un neliku visus vāciņus, kurā mēs redzam vēl citu latviešu fantāzijas autoriem, reizēm diezgan raksturīgi, tā varētu teikt, ligu, ka autors ir tik ļoti aizrāvies ar šīs savas paralēlās pasaules radīšanu un ar dažādo specifisko iezīmju un daudzveidīgo mošķu radīšanu, ka nepaliek vairs necik spēka, nec sižetam, nec pārliecinošai varoņu psiholoģijai. Proti mums ir daudz un dažādi mošķi, kuri visi tur atrodas nezin kāpēc. Labāk ir veicies Maritanai Timsonai ar grāmatām Rozā kvarca brālība un zelta maska. Tā ir pusaudžu sērija, kurā pagaidām iznākuši 2 darbi, kurās audabīgi apvienojas latviešu mitoloģija, latviešu dzīvesziņa, ja tā var teikt. Un arī tas ir viens no retajiem darbiem, kurā ir izmantot šī lokālās kultūras iezīme. Tātad, kā paralēlā pasaule tiek skatīta pazeme, kurā apvienojas gan tādi jēdzieni kā jogas un karmas un citu no austrumu reliģijām aizgūtu jēdzienu apspēle, gan arī dainu tulkojumi burtiski. Un, protams, visā šajā stāstā tad ir bērni, kuriem ir jāpieaug un jānobriest, un šīs te jauniegūtās īpašības un drosmi jānes līdzi atpakaļ uz reālo pasauli, kur tad tos var likt lietā. Bet tas ir sanācis principā diezgan labi. Un, ja jau esam pieminējuši latviešu mitoloģiju, tad jāpiemina arī kāds ļoti īpatnējs darbs, tas ir Artūra Balta, tas ir pseidonims, darbs Neskaitāmās Citzemes, kurā mēs savukārt atgriežamies pie pieaugušo literatūras, un kurš faktiski sastāv no tā, ka tādu ļoti maskulīgu senlatviešu vīriešu varoņu bariņš nemitīgi triecas no vienas pasaules otrā, taču te ir tieši tas pats trūkums, ka pasauļu tajās valdošo likumību un dažādo mošķu izstrādēji ir aizgājis pilnīgi viss autora talants un spēks, un sižeta loģikai vairs nav atlicis spēka. Un kopumā ņemot šo kategoriju, tātad varētu definēt kā savu veidu drošo fantāziju,
Tātad no tās lasītājs nesagaida neko neparastu, nec labā, nec sliktā nozīmē. Autori neveido sarežģītus uzstādījumus, izvēlas, tā teikt, stabilas pārbaudītas vērtības, un pieredzējis žanra lasītājs jau šo visu kanonu pārzina pietiekami labi, lai varētu samērā droši arī prognozēt, kas tad tiek gaidīts kas tad gaidīs viņu nākamajās lapusēs. Tātad, protams, tas atkal, kā es teicu, ir reverants žanra senākajai tradīcijai, bet neko jaunu tas žanrā neienes. Tie autori, kas no žanra stereotipiem cenšas attālināties, savukārt eksperimentē dažādos virzienos, nereti izdodas atrast arī šo to oriģinālu. Tā kā pilsētas fantāzijas lauciņā joprojām darbojas Linda Nemiera, turpinot savu sēriju par vilkačiem un citiem personāžiem, kas spēja mainīt veidolu no cilvēku uz dzīvnieku un atpakaļ. Tātad turpinot sēriju Kaķa lāsts ar vēl 2 darbiem Kaķis maisām Kaķa koncerts. Tātad šajos darbos ir apvienoti detektīvu stāstu elementi ar fantāziju, un tas viss notiek tādā pilsētas fantāzijas gaisotnē, proti, kur mums pazīstamajā pilsētas urbānajā vidē ienāk negaidīti mītiski tēli, notiek neparasti brīnumaini notikumi, maģija. Protams, rakstīts ir vieglā, izklaidējošā veidā, un netiek meklēti nekādi augsti filozofiski risinājumi. Interesantu pavērsienu vismaz ir mēģinājis meklēt Ingus Macats savā debijas un pagaidām vienīgajā romānā Koncerta līģelis, kurā attaino paralēlo pasauli nosaukumu Kadence, kurā ir iespējams iekļūt caur mūzikas palīdzību. Taču šim darbam ir kāds trūkums, kas mazliet apgrūtina lasīšanu, proti autors tajā ir iekļāvis arī spēcīgu kristīgās reliģijas ietekmi. Protams, ir arī tāda kristīgā fantāzija, kuras, piemēram, zināmākais piemērs pasaules literatūrā ir Nārijas kronikas, taču konkrēti šajā darbā tiek veidota sasauce Dieva valstība kā paralēlā pasaule, un tas mazliet apgrūtina uztveri gan no fantāzijas, gan no kristietības viedokļa. Šai gadījumā tas darbam ir mīnus. Interesanti maz pamanītu darbu ir sarakstījusi Ilona Plotņikova ar nosaukumu Salas rēks, kurā ir tātad situācija, kur grūti audzināms pusaudzis tiek nogādāts uz salas, un nenogluži vientuļas salas, bet nogādāts uz salas, lai tātad šādā slēgtā vidē tiktu mazliet pāraudzināts. Tur ir pamatā arī kāds interesants, lai gan negluži oriģināls, bet pietiekami interesants sižeta pavērsiens, kas varbūt arī ļauj iekļaut šo darbu fantāzijas žanra darbu skaitā. Ja kāds no jums šo darbu vēl tikai vēlas lasīt, tad es varbūt šo sižetu pavērsienu neminēšu, jo tas ir viens no tiem gadījumiem, kad šī pavērsiena iepriekšēja zināšana pilnībā izjaukt visu darbu pārzināšanu. Vēl ļoti īpatnēju darbu nesen publicētu ir sarakstījusi Līga Ezera, Nakts sarkanā smarža, kurā ļoti daudzsološā iesākumā tiek raksturota tāda mūsdienu Rīgas jauniešu vide ar tādām subkultūras, ar emokultūras pazīmēm. Tur figurē, protams, gan narkotikas, gan brīvas dzimumattiecības, gan ļoti filozofiski uzskati, bet, diemžēl, autore darba viducī uzskata par nepieciešamu visus šos savus varoģus pārtaisīt par vampīriem, un tā, diemžēl, ir tāda žanra klišeja, kas, zinošam un arī pat nezinošam lasītājiem nograuj šī darba eventuālo šarmu, un tālāk jau savērpjas diezgan liels hauss. Divas autoras, kuras man gribētos žanra jaunāko darbu kontekstā izcelt, ir tās, kuras es varētu saukt par nosacītām veiksmēm jaunākajos fantāzijas darbos. Un tā būs Ieva Melgala, kurā ir raksturot jau laikposmā iznākuši 3 darbi, 2 adresēti pieaugušajiem, mirušie nepiedod ir mājas bez durvīm, un bērniem domātais darbs Bultas zvaigznes nav lai, tas uz ekrāna nav redzams. Kā arī Laura Dreiže, kura jau tātad sāka ar šo te pirmo darbu Puķa dziesmu 2010. gadā, un pēc tam ir turpinājusi Apskaužam ražīgi, un pirmā laiž klajā fantāzijas žanra triloģiju, rakstītu tādā īpatnējā paveidā, ko sauc par steampunk, jeb tvaikpunku. Un šis tātad ir 3 romānu cikls ar nosaukumu Dance Macabre, kurā ir sapludināts fantāzijas un fantastikas žanra robežas, proti steampunks, jeb tvaikpunks tradicionāli attaino pasauli, kuram ir viena būtiska atšķirība no mūsu pasaules, proti tajā nekad nav ticis izgudrots iekšdedzes dzinējs. Tātad visa pasaules tehnoloģija balstās uz tvaika mehānismiem un tiek attēlota Karalienes Viktorijas laika Londona, bet jau šajā alternatīvajā plaknē.
un Londona ir izvietota divās, ja tā var teikt, nevis dimensijās, bet tieši atkal jāsaka plaknēs. Ir augšlondona, kurā dzīvo privileģētie, un kas balstās uz ar tvaika-dzinējiem darbinātām platformām, kas noturas gaisā, un savukārt apakšlondona, kas atrodas uz zemes, un kurā tātad mīt tie, kas ir mazāk privileģēti. Nu, un šajā vidē tātad tiek risināta jau uz fantāzijas žanra kanoniem balstīta sižetiskā līnija par jaunu sievieti, kas iestājas maģijas akadēmijā, izliekoties par vīrieti, jo viņai ir jāatrod, kurš ir savulaik nogalinājis viņas tēva Arhimāgu. Un te mēs redzam to, ka tātad fantāzijas un fantastikas elementi apvienojas. Laura samērā droši eksperimentē ar šiem te žanra klasiskajiem elementiem. Tiesa gan atsauksmēs zinoši lasītāji, kas labāk pārzina šīs eksaktās jomas, pārmet autorei to, ka šī tvaika-dzinēja un vispār tehnoloģiskā puse darbā nesot izstrādāta pārliecinoši un nav, vārdu sakot, ja kāds mēģinātu šādas platformas uzbūvēt pēc romānā dotajiem principiem, tad nekas viņam tur nesanāktu, lai gan es domāju, ka tas varētu tikt attiecināts uz samērā daudziem fantastikas žanra darbiem. Kas Laurai mazāk pagaidām līdz šim padodas, tie ir tēli, jo viņai gandrīz ar visos darbos, kuros mēdz būt atšķirīgas un interesanti tēlotas vides, mēdz būt arī ļoti vienveidīgi galvenie varoņi, kuros kā likums ir kāda jauna, ļoti pārgalvīga sieviete galvenajā lomā, kurš sākumā dara un pēc tam domā, un kā arī tāds mistisks noslēpumains vīrietis, ar kurš sākumā šķiet, ka nekas nesanāks, un beigās, protams, viss sanāk. Tā ka tas varbūt tas kritērijs, no kura autorei ar laiku būtu vēlams atbrīvoties. Par klātesošo Ilvu Melgavu mazliet problemātiski runāt, bet... Jā, izdeja laukā klausies. Jā, jo Ilva Melgava šobrīd vērtēja kā... Nē, nu beidz! Vērtēja kā autori, kas pašlaik raksta visnobriedušākos darbus tieši fantāzijas un arī fantastikas žanrā, jo šajā ciklā, kurā pagaidām ir 2 daļas, mēs gan redzam pilnīgi visu, ko tradicionāli ietvers arī fantāzijas žanrs, tātad ir paralēlā pasaule, kurā darbojas maģija, ir varone, kuras klejojumi ļauj mums iepazīt šo pasauli tīri ģeogrāfiskā un arī konceptuālā līmenī, taču visi šie elementi ir pacelti jaunā, varētu teikt, kvalitātē. Tā kā, piemēram, ļoti interesanti ir šī pati maģijas koncepcija, ka maģija šajā pasaulē ir tāds cilvēcisko emociju ekvivalents. Tātad visas maģiskās manipulācijas ir samērā viegli tulkojams arī psiholoģiskos terminos, un ja mēs noņemam nost šo pārdabisko aspektu, tad būtībā tās paliek pāri psiholoģiskas manipulācijas, kurās nav pilnīgi nekā nedabiska. Un tāpat arī galvenās varonas tēls nav šī tipiskā, kas savukārt bija raksturīga kanoniskajai fantāzijai, ļoti skaistā, ļoti gudrā, ļoti apdāvinātā un vēl visādi šausmīgi pozitīvā jaunā sieviete, bet tā ir sieviete, kura ir nogurdinājusi viņas pašas zināmā mērā viduvējību, nespēja iekļauties kolektīvā kopienā un kura negrib to darīt par savas patības cenu. Proti, tātad Ieva izmanto faktiski visu pilnu fantāzijas tropu spektru, bet padziļina to līdz tādiem līmeņiem, kas ļauj šo darbu lasīt, arī noņemot fantāzijas līmeni nost. Un arī tas pats ir vērojams arī bērnu fantāzijas grāmatā Pulta zvaigzne no Leja, kurā vēstīts par pusfantastisku akmens laikmetu, kurā 3 bērniem tātad ir jāveic ceļojums, noteikti maģiskā priekšmeta meklēšana, tātad ir, protams, ir nepieciešamie piedzīvojumi, kas ir vajadzīgi bērnu pusauģu darbā, bet, protams, tas vienlaicīgi ir arī stāsts par iniciāciju. Un otrā daļa manā prezentācijā par fantastiku, patiesībā sakot, te ir interesanti tas, ka tradicionāli mēs šo žanru saucam par zinātnisko fantastiku, bet te man apzināti ir izlaists vārds zinātnisko, jo ar to zinātnisko daļu latviešiem ir diezgan problemātiski, un varbūt kopīgiem spēkiem noskaidrosim, kāpēc. Darbu ir mazāk, taču pietiekami cienījums skaits, un interesanti tas, ka daudzi no autoriem ir pievērsušies tieši pusauģu un jauniešu fantastikai, tātad Arno Junze. Romānā Kristofers un ēna ordenis sapludina fantastikas un tāda arī jauna formulēta žanra kā kriptoromāns pazīmes. Rīgas pusaudzes Kristofers uzzina par mistisko ēnu ordeni, kas kontrolē laiktelpas ceļojumus un atklāja noslēpumus tepat Rīgas ielās un baznīcās. Diemžēl te šim romānam ir kāds trūkums. Tā kā autors ir izstrādājis jaunu šīs pasaules un savas fantastiskās nostādnes koncepciju,
tad viņš laiku pa laikam jūt, ka nepieciešams ir lasītāju pamatīgi noinformēt par to, kā šī pasaule strādā. Un tas nozīmē, ka lasītājs laiku pa laikam cieš no tā, ko mēdz dēvēt, es nezinu, kāds ir precīzais termins, bet to mēdz dēvēt par infobloķiem. Tas nozīmē, ka laiku pa laikam lasītājs tiek apbērts ar vairāku lapušu garu gūzmu, kuros ir izklāstīta gan visu Hawkinga teoriju un vēl šis tas. Un ņemot vērā, ka darbs ir adresēts pusaudžiem un jauniešiem, tas tomēr nav darbam pluss. Savukārt Digis Sedlnieks, kurš jau startēja arī kā viens no pirmajiem žanra literatūrā Latvijā ar stāstu krājumu Bohēmijas zaglis, tagad pievērsies arī pusauģu literatūrai. Un romānā X Ralfa Indrai, ja neparastā ekspedīcija, varonim Ralfam dod iespēju ceļot ar laika mašīnu uz aizvēsturiskiem laikiem, kur tātad jaunietis kopā ar savu draudzeni sastop gan ciklonētiešus, gan aizvēsturiskus dzīvniekus. Tipisks piedzīvojuma darbs, toties, kas šķita interesanti, varbūt tā nav absolūti oriģināla iezīme, bet interesanti ir tas, ka, lai no šī svešā laika tiktu atpakaļ mūsdienās, varonim ir tikai viens ceļš, un tas ir nomirstot. Nu, tas varbūt mazliet apgrūtina vēlmi lēkāt pa gadsimtiem pēc sirds patiks. Tā ir zīme, ka man jābeidz vai... Māra Ozola stāstā Ala ataino situāciju, kad praktiski visi pasaules iedzīvotāji iet bojā, nu cik nav, protams, kodolkatastrofā un izdzīvo nedaudzi, tā skaitā kāds latviešu mazpilsētas skolas 9. klases kolektīvs ar savu skolotāju priekšgalā, kuriem tad ir iespēja celt dzīvi no sākuma un izbaudīt visas postapokalipses priekšrocības un, protams, arī trūkumus. Ko var teikt par šiem te jauniešu darbiem, ir tas, ka mazliet simptomātisks ir fakts, ka gandrīz visi fantāzijas darbi, varbūt, ka tā ir sakritība, bet manis aprakstītie fantāzijas darbi gandrīz visi bija gados jaunu autoru radīti, kamēr savukārt fantastikas darba autori ir, nu varētu teikt, piederīgi vidējai paudzei. Un tas mazliet, zināmā mērā, raksturo to, kādā veidā šī pusauģu fantastika tiek pasniegta. Proti, ne visiem autoriem un ne visur ir izdevies izvairīties no zināmas didaktikas. Un tāpat arī vismaz atsauksmēs bieži vien lasītāji norāda uz to, ka fantastiskais pieņēmums jau tur var būt, bet ja to nepamato pietiekami labi attiecīgās eksakto zinātņu jomas pārzināšana, tad savukārt lasītājiem, kurš pārzina šo jomu, tiek lopīta darba ticamība. Divi jauniešiem adresēti fantastikas romāni, kurš savukārt nāk ar diezgan interesantām nostājām, ir pārējie divi uz ekrāna redzamie Ilzas Eņģeles sektors 1808, kurš būtībā startē ar tādu pieņēmumu, ka tā varētu būt tā dēvētā eksaktā, ja precīzā zinātniskā fantastika, angliski hard science fiction, bet savā būtībā tas izvērš arī pirmoreiz latviešu literatūrā to, ko mēs devējam par kosmisko operu. Un savukārt Elizabetes Seglītes tikšanās laikā ir stāsts par kā var noprast jau ceļojumu laikā, tikai atšķirībā no daudziem citu autoru romāniem, kas arī apraksta ceļojumus laikā latviešu literatūrā, jo šī tēma nav tik reta kā citi fantastiskie pieņēmumi. Apraksta nevis koncentrējoties uz to, ka ceļošana laikā notiek, lai iepazītu, pieņemsim, pagātni, uzzinātu, kā ir noticis precīzi kāds vēsturiskais notikums, bet aprakstot divu jauniešu mīlestību, kuri katrs dzīvot savā gadsimtā. Un tas jau ir pietiekami saistošs pieņēmums. Un jaunus meklējumus piedāvā arī virkne autori, kā piemēram tikko klajā nākušais mākslinieka Artūra Bērziņa darbs Visumvērpēji, kurā, var teikt, fantastikas ārējā formā un ar šausmu žanra elementiem ir ietērpti arī savu veidu filozofiski meklējumi. Tāpat arī žurnālists un publicists Dzintars Tilaks savā divu stāstu krājumā laika atkārtojums piedāvā sākotnēji pirmajā stāstā ir tātad postapokaliptisks redzējums par kādu vīrieti, kurš paliek pilnīgi viens, kā viņam sākotnēji šķiet pasaulē pēc katastrofas, un otrā savukārt ar kādu nostupētu žigulīti varoni atgriežas atpakaļ 30 gadus senā pagātnē. Jāņa Valka raksta vācēja ceļš savukārt sapludina fantāzijas un zinātniskās fantastikas iezīmes, balstoties uz pasakas stilistiku. Tātad ir kāds bibliotekārs, kuram tiek pavēlēts aiziet tur nezinu kur un atnes vispārēju informācijas avotu. Protams, saprotams, ka pasakas formāts šo darbu kaut kādā mērā ierindo fantāzijas darbu virknē, bet vispārējais informācijas avots zinošam lasītājiem jau tomēr dod zinām norādu uz to, kas tas varētu būt. Un atkal jāpiemina Ieva ar fantastikas romānu Mēnesis teātris, kurš ir viens
viens no interesantākajiem pēdējā laikā izdotiem fantastikas darbiem formāli ierindojas postapokaliptisko vēstījumu žanrā. Tātad vēsta par pasauli, kurā pēc globālas katastrofas atlikusi viena vienīga dzīvības saliņa milzu teātris, kurā uz vairākiem desmitiem skatuvi nemitīgi tiek izrādīts seriāli visām galvenēm. Tātad paisā veidā realizēja šī klišeja teātris ir dzīve, aktieri ir zaudējuši savas identitātes, viņiem ir tikai nemitīgi mainīgās lomas, un visu šo pasauli tātad kontrolē modrs un nelabvēlīgs mākslīgais intelekts. Un tāpat kā pārējie autors darbi, arī šis ir interpretējums, protams, arī metaforiskā līmenī, ir daudzslāņains un fantastisks formā runā par būtiskām sabiedrības attīstības niansēm. Nu, un pēdējais darbs, par ko gribētu pieminēt, ir tātad krājums Zilie jūras vērši, 20 stāstu krājums pamatā Debijas autora, bet ir arī jau iepriekš publicēti, kurā mēs redzam patiesībā visdaudzveidīgāko pagaidām fantāzijas un fantastikas klāstu, tā ka, ja ir vēlme iepazīties ar šiem žanriem, nu, nezidojot tam milzīgi daudz laika, tad šis varētu būt labs variants, jo te mēs redzam gan ārkārtīgi plašo tēmu loku, kas interesē latviešu fantastus, gan arī to, kāds varētu teikt, izpildījuma dažādību un arī tos faktorus, kas mazliet traucē rasties kvalitatīviem fantāzijas darbiem, jo te ir redzams gan tas, ka tātad mīlestība pret sevis radīto pasauli neļauj radīt vienlaicīgi arī kvalitatīvu sižetu, bet reizēm arī ļauj, ir ietekmēšanās no pasaules literatūras, un reizums arī nav skaidrs, vai autors ir zinājis, kāda ir starpības starp romānu fragmentu un stāstu. Un daži secinājumi, tātad mēs redzam, ka žanra literatūras uzplaukums latviešu literatūrā turpinās, un priecē tas, ka pakāpeniski mazinās šī tendence, ka niksēt pasaules fenomeniem, jo pēdējo gadu laikā nav bijis tāda viņveidīga sekošana, kā piemēram savā laikā bija, piemēram, daudz sēriju grāmatu ciklu Krēsla vai Vadaspēles panākumiem, tad latvieši centās rakstīt kaut ko līdzīgu. Mēs redzam, ka fantāzijas žanrā ir vairāk jaunu meklējumu, bet fantastikas žanrā ir vieta attīstībai, tīpaši, kas attiecas uz šo te precīzo zinātnisko fantastiku. Nu, un, protams, mēs redzam arī to, kā latviešu autori apzināti vai neapzināti, to ir grūti pateikt, orientējas jau uz tādu kā starptautisku auditoriju, nacionālās specifikas, atskaitot dažus autors un dažus darbus. Viņu daļradē pagaidām ir visai maz. Vai to jau var saukt par stabilu tradīciju, tas, protams, pagaidām paliek atklāts jautājums. Paldies par uzmanību!